Šo svētdienu ir Latvijas vēsturē vēl nebijis fakts. Lidostā Rīga ir atklāts narkokurjers ar pilnu sūtījumu. Aizdomas par narkokurjeriem bijuši vienmēr, bet šoreiz ir gadījies arī notvērt cilvēku ar pilnu sūtījumu. Muitas iestāžu un tiesību aizsardzības bloka uzmanības centrā ir vairākas personas vienmēr nonākušas, arī šī persona bija uzmanības centrā. Un šī persona, vadoties jau no riska informācijas, tika novirzītas muitas kontrole, persona ieradās no Romas. Un intervijas laikā noskaidrots, ka persona bijusi Argentīnā, ceļojumā ļoti nervozi uzvedās, neadekvāti, tad smaidīja, tad smējās, tad klusēja, tad noskuma. Nemācīja atbildēt uz jautājumiem, kādas kultūras apskates objekts ir skatījusies Argentīnā. Rezultātā tika veikta personas, bagāžas kontrole. Tās laikā nekādas aizdomīgas vielas netika atrasts, bet, ņemot vērā tomēr šo uzvedību, persona tika nogādāta uz Paula Stradiņa Kliniskās universitātes slimnīcu jau medicīniskai pārbaudei. Medicīnas apskates rezultātā tika konstatēts pēc vairāk kārtā, izmantoja dažādas medicīniskās rentgeniekārtas un ultrasonogrāfijas, tika konstatēts, ka personas vēdera dobumā un zarnu traktā atrodas tomēr kādas netipiskas, svešķermeņi. Tādēļ turpmāko jau kontrolas pasākumu veikšanai persona tika nogādāta Rīgas Austrumu slimnīcas, toksikoloģijas un sepsis klīniskās medicīnas centrā, lai jau ārstu uzraudzībā uzraudzītu personas vēdera dobumu un viss tas, kas no šī vēdera dobuma kaut kādā zināmā laikā, vairāku dienu laikā arī varētu tikt izvadīt. Rezultātā vairāku dienu periodā persona izvadīja no ķermeņa 61 kapsulu ar plastikātu konteineriem, ar ļoti maza blīvuma šo sieniņām, kuros bija pildīta šķidra viela. Kāpēc šķidra? Šķidra tāpēc, ka šāda veida pārvietojot šādā veida kapsulās un šķidrā veidā šīs vielas rentgenogrammas ļoti grūti uzrāda šo vielu eksistenci ķermenī. Un tādēļ arī tiek izmantot šāda veida pārvietošanas veids. Pēc aptuvenām aplēsēm šīs vielas un pēc pirmiem saņemtiem ekspertīzes atzinumiem no Iekšlietu ministrijas ekspertīzes centra, šī viela ir kokaīns, sašķidrinātā veidā, un, kopējais svars ar kapsulām ir vairāk kā 800 gramu. Vielas vērtība melnajā narkotika tirgu. Aptuveni tas varētu būt atkarībā no apjoma un koncentrācijas daudzuma no 20 līdz 50 tūkstošiem. Aizturēts ir 1977. gadā dzimis Latvijas pastāvīgais iedzīvotājs, vīrietis, kurš ir bijis vairāk kārtīgi sodīts jau par citiem likuma pārkāpumiem, ne par narkotiku kontrabandu. Patreiz Valsts dienesta muitas krimināla pārvalde ir ierosināts krimināla process par narkotisko vielu kontrabandu un arī narkotisko vielu nelikumīgu uzglabāšanu un pārvietošanu. To realizācijas nolūkos faktiski šie noziedzīgie nodarījumi kvalificējās kā sevišķi smagi noziedzīgie nodarījumi, par ko draud atbildība līdz pat 15 gadu cietumsoda ar mantas konfiskāciju. Novārds viņš faktiski vairākas dienas nebija ēdis, dzēris tikai ūdeni. Jau pirms sācis, vairākas dienas jau viņam bija šāds apjoms, pirmkārt jāsāk rīt nost pakāpeniski. Un tad vairākas dienas, kamēr šis apjoms tika izvadīts no organisma, respektīvi cilvēks pārtika tikai no ūdens. Patreiz viņš ir apcietinājumā un tiks lemts par drošības līdzekļa. Vairs slimnīcā nav, jauno slimnīcas ir atbrīvots, bet ir atrodas apcietinājumā un tiks lemts par drošības līdzekļu piemērošanu. Apcietinājums bez šaubām. Pašlaik arestēts.